Jā! Cepurīt, lai neredz man sačkarētos matus. 2 practice laps in, heading into qualifying in biķernieki. Paka. Mums mašīna čakarējās īsti, nevarējām sākumā saprast, kas tas ir. Vienreiz mašīnas shutdownojās, tad mēs it kā kaut ko salabojām, bet izrādās neko nesalabojām. Otro reizi mašīna shutdownojās, un tad otrajā reizē likās, ka tagad toč, visam jābūt stīgā. Un atkal noslāp. Bet par laimi tagad it kā sazinājāmies ar Valdes. Viņš teica, ka visticamāk mēs esam atraduši problēmu. Es nezinu, šodien man kaut kā pārlieku liels čils iekšā ir. Es vispār nestresoju. Ja es sapratu, ka, ja tu domās par 3 lietām vienlaicīgi, par mērču, par tur vēl kaut ko, tu esi mans filmētājs. Te, kur mērča dāma. Paldies! Wow! Damn! Oh, kas pa servis! Bet jā, pa lielam, šodien kaut kā diezgan lielā čiliņā esmu. Tos 2 braucienus, kurus es dabūju, līdz bija kaut cik ok. Pats galvenais ir tas, kad es esmu, man liekas, ka es esmu atkodas biķernieku iemetienu. Pārējie es braucu pagājušajā semipro. Tā kā bišķiņi atceramies pagātni, ko mēs darījām pagājušajā, salīkam kopā ar šodien, un es domāju, ka kolis būs ok. Bet zin kā, visu, ko mēs daram un smadziņojam šodien, tas rītā būs pilnīgi, jo rīt līs lietas. Tā kā gaidam kvali. Krasas malas, tāda cauri, Pāri punkti. Ir punkti? Nē, es pirms starta tā kā iedomājos. Man stress pazuda tajā brīdī, kad es pastījos uz motoru muzeju, un tur stāvēja cilvēki augšā, vai ne? Es domāju, 3 gadus atpakaļ stāvēju turpat un skatījos Driftmasters. Viss pēc plāna, pirmais bija Safe Runs, tā kā tagad tikai otrajā. 5 vai 6 braucēji, kuriem tikai vispār ir punkti. Tev ir punkti, es nezinu, cik tur viss būs normāli. Es esmu tik excited, tā kā reāli. Es nezinu, tajā brīdī reāli, ka es iedomājos, kur es tā kā 3 gadus atpakaļ, ka es tur stāvēju. Es nezinu, tas ir reāli dream come true nopietni. Es nedomāju pat par braukšanu, es vienkārši domāju par to, cik tas ir grūti braukt driftā. Ka ir tāda iespēja un nafīgi mēs vienkārši te stresojam, beidzam nervus stulbeņu. Tā kā, bet pirmais runs mums ir punkti, mums ir tagad otrajā runā satura biksītes. Nē, nu šitais te runs bija tāds ritīgi, tāds maigais, ne tāds selgas zefīriņš tāds. Un vēl bez šokolādes apmals, viņš tāds ritīgi, tāds pufīgs, sals tāds zobos līv. Bet, karoči, jā, pirmajā līkumā ieskriešos ātrāk, tajā kastē pie kērba, man arī jābūt dziļāk un pie sienas mēģināšu noskriepot volu. Visu ļoti vienkārši. Nu, vienkārši jāpieliek agresivitāti. Tagad man bija, es uzskatu, kaut kāds 70%, kaut kas tāds. Nu, iekšā vismaz man tā likās. Tagad vajadzētu kādu 90. 100 būs pat rāku ielikšu sienā.
kārtīgos! Cik ir? 93! Jā! Let's go! Aiziet, Davai! Jā! Jā! 3 masteros varētu iziet kvalveči. Bļēns pa kaifam, eitu nost. Es biju priecīgs. Bet šoreiz es tā ieskrējos. Nē, atkal bija tās diezgan čils uz starta. Zin kā, šitādos brīžos galvenais ir nepārdegt. Jo Mārs arī pateica, mums rīt vēl ir tandēm un nav jēgas sasist mašīnu, tā kā vajadzēja labu, bet ar prātu. Un tas arī sanāca. Viss čotka. Godīgi sakot, man patīk arī braukt pa slapju trasi. Kā es vienmēr saku, man patīk braukt vai nu pa sausu, vai nu ir pa slapju. Trakākais ir tad, kad ir ne šis, ne tas un pa pusē, tad īsti nevar paredzēt to trasi. Bet kopumā es gribu pateikt ļoti lielu paldies visiem skatītājiem, ka jūs esat šeit. Jo, gāž kā ar spraiņiem, kā pa jāņiem vai kā tur saku. Un jā, tiešām liels jums paldies, ka jūs atbalstat. Un tas motivē mūs visus braucējus to push harder. Un jā, paldies jums liels. Es neapskošu to skatītājs godu vārds. Treniņos gājas teikt diezgan labi, kā jau pa slapju, jo es teiktu, ka daudz braucēji čakarējās, tajā skaitī arī es, un ir ļoti grūti uztaisīt 2 vienādus braucienus. Tā kā pa lielam es domāju, šito gonku uzvarēs tas, kurš mazāk kļūdīsies, nevis krutāk nobrauks reāli. Un vienkārši jāatcer uz to labāko. Pa lielam mums ir dažos līkumos savas stratēģijas, kā piemēram izvairīties tur, rupi sakot, no sūdiem vai ne, lai kaut kur neiebraukt. Tagad ir semipro top 16, mums 32 ir Bairons, tā kā mums tagad būs jāgaida, manuprāt, 2,5 stundas. Tā kā galvenais nesamīgoties, jo šitādos lielos gaidīšanas procesos tu sāc tur, gribās mājās. Tā kā jā, vienkārši jāpaliek mundriem, jāatcerās visu, ko mēs pārrunājām, un te jau maucam top 16, vēl nezinām pret ko, bet redzēsim. Esam neredzēts. Čau! Šodien neskrēja maratonu? Nē, Kristaps manā vietā skrien. Jā, Toms, īstenībā es paskatījos pa lietu, viņš diezgan labi brauc. Bet zin kā, jebkurš pretinieks ir pretinieks vienalga. Toms ir labs pretinieks, ja ir sūdīgāks pretinieks vai labāks pretinieks, vienalga. Viss ir mašīnas gabals, kas pa priekšu kustās vienkārši vienmērīgi un tev viņiem ir jānoseko. Nekas grūts nav, drifts ir easy sporta veids. Vienkārši jānoseko metāla kastē, kas tev pa priekšu brauc un viss. To arī darīsim. Pirmais mums ir līdz jānobrauc līdzīgi līdz, kā mēs darījām tagad. Pie sienas nedaudz drošāk jāpieiet, bet to ir viegli teikt, bet grūti izdarīt, jo, zin kā, negribās sasit mašīnu un nolikt savu braucienu.
Es neizskatos kind of pēc, zini to Alonso, tā ka viņš tā tectēroja ķiveretā. Jāsaprot to, ka, nu kā pirmajā braucienā Jankovskis laikam pataisnojās, līdz man bija ļoti labs, par to es esmu priecīgs, bet es saprotu to, ka nevajag taisīt pārlieku riskus. Es gandrīz sevi 3 reizes izslēdzu vienā braucienā, tā kā viņi jādomā līdzi galvu un viss būs čotku melcam tik tālāk. Haidī! Saka, ka viss stīgai, ja? Uztaisīsim piercingu. Kas tā skaņa? Kārba. Sajūta. Sporta mašīna skaņa. Aiziet Daniels Baumans un Edgars Kroģers ieskrējienu zonā, tojās pirmajam pagriezienam, tagad kārtīgi laicīgi jāiemetās to abi divi, šobrīd izdara diezgan plašu trajektoriju Baumanim, Edgars Kroģers tur klauvēt pie durvīm, nokļūdās Kroģeris ļoti plašā trajektorijā un ilgā leņķī, un satradās Daniels Baumans. Šobrīd Kroģers mēģinās, protams, ķert ciet konkurenci, bet diezgan daudz jau ir pazaudēts šajā brīdī. Un tagad pie šī kerba perfekti centimetru attālumā tur Baumans, un tagad jāmēģina būt pēc iespējas tuvāk neliela korekcija arī no viņa puses, un Kroģers turpat blakus pēc vairākām kļūdām beigās viņu ir saķērs, un abi divi braucēji. Kroģerim un Kroģers pa priekšu skatītāji pievēršamies trasei, otrais brauciens starp šiem diviem braucējiem un iemetiens no Edgara Kroģera. Baumans jau laicīgāk mēģina iemest automašīnu šķērsam, pagaidām ļoti labi veic savu braucienu. Kroģers skaists pārmetiens, turpat Baumans mēģina tikt pēc iespējas tuvāk Edgaram Kroģerim, un Kroģers arī skaisti uzbrauc šī te ārmalē esošā kerpa. Vēl viens pārmetiens, un tur Baumans īpaši tālu arī no Kroģera vēl nav atpalicis, un Kroģers pēc iespējas tuvāk piebrauc sienai, tas arī viņam izdodās. Tagad Baumanim tikai jālien tuvāk Kroģerim un noslēdz braucienu ļoti skaisti Edgars Kroģers un Daniels Baumans. Tā ir stabilitāte abu dienu garumā. Aiziet! Un dodam vaļā, aiziet pirmais pusfināls. Daniels Baumans priekš, Rolands Bērziņš viņam seko. Ieskrējienu zonā abi divi braucēji ļoti tuvu, cieši labs iemetiens no abiem pilotiem, jāiet uz pilnu banku. Daniels Baumans labā leņķī, labā trajektorijā noturās līdz ar nāžu asmens uz asfaltu. Tikmēr Rolands Bērziņš ar nelielām korekcijām šobrīd mēģina viņam sekot. Jāmēģina braukt pēc iespējas tuvāk. Daniels Baumans tagad gandrīz līdz ārmalē izslīd, abi divi tojās jau vienā no bīstamākajām vietām šajā trasē. Izskrien cauri pēķei Baumans. Bērziņš turpat iepaliek uz brīdi, bet mēģinās noteikti būt blakus. Tagad braucot gar sienu un redzam, ka Bērziņš ir pietuvojies pāris centimetri tikai starp abām mašīnām. Abi divi tuvojas, viņam gandrīz kontakts un finišs! Un trasei aiziet pa priekšu, Bērziņš seko viņam Baumanis. Un tūlīt jau iemetiens pirmajā līkumā ar Nissanu mums pa priekšu. Bērziņš turpat Baumans jau šķērsām ielicis automašīnu pirms vēl Bērziņš to izdara ļoti labs sniegums no abiem braucieniem. Kādā leņķī nāk Bērziņš turpat pārmetās aiz viņa Daniels Baumans un jau lien durvīs, jau lien Roland Bērziņš durvīs Daniels Baumans. Tādā pat garā jāiztur viss brauciens. Un tur arī šeit nedaudz varbūt šaurāk izbrauc Rolands Bērziņš. Daniels Baumans spiedz braukt vēl šaurāk un ar krietni mazāku leņķi un noslēdzošais līkums Rolands Bērziņš arī šeit gar pašu sienu. Daniels Baumans arī cenšas pielīst tuvāk un noslēdz braucienu Rolands Bērziņš un Daniels Baumanis. Ir rezultāts, un tas ir
Rolands Bērziņš izcīna uzvaru un dodās tālāk uz finālu. Danielam Baumanim cīņa par 3. vietu vēl priekšā. Izvērtējot abus divus līdu braucienus, viennozīmīgi labāks brauciens bija numur 27. Numur 85 viņš bija nedaudz šaurāks. Ilgas domas bija par to, vai pirms ārējās 4. zonas numur 85 nebrauca pa šauru. Tomēr beigās izvērtējot vairākas reizes skatoties atkārtojumus, numur 27 sekojot, tomēr pats savas vēņas dēļ iztaisnojās un tādēļ rezultāts par labu 85. Rolandam Bērziņam. Let's go all in for both. Third or fourth, we will see a little bit later. Aiziet cīņa par 3. vietu. Daniels Baumans kā pirmais, sako viņam Levītskas. Daniels Baumans ar atkal lieliski iemetienu, perfekta līnija. Pirmajā pagriezienā gan Mins Levītskas, gan arī turpat blakus. Mēģina presēt latviešu jauno braucēju, kuram izdodās nedaudz drošāk līnija pretī lielajām tribīnēm, bet šobrīd atbildīgākais moments ir ļoti tuvu centimetru perfekti caur lielajām peļķei, un tagad pie pašas sietas pieslīdo pašu sākumu. Daniels Baumans, man liekas, vislabākais brauciens, ko mēs esam redzējuši no viņa puses vadošajā pozīcijas šajā vietā. Ir Mins Levītskas turpat tuvā, un abi divi pāri finišu līnijai. Starta signāls izskatās, ka tūliņ arī tiek dots aiziet. Levītskas pa priekšu, Baumans seko otrā daļa šai cīņai par 3. pozīciju. Tuvojās viņa pirmajam pagriezienam, labs ātras iemetiens no abiem bildiem. Daniels Baumans jau tur ielīdz pavisam blakus centimetrā attālumā tikai jāmēģina. Gandrīz vai no trases izkos Levītskas, bet Baumans atkal perfekti pārmetien. Turpat blakus dodās pretī lielajā tribīnē. Tagad atkal šis labais pārmetiens. Baumans ir turpat, nenos mazākā leņķi šoreiz nedaudz piesardzīgāk, tā doma, lai būtu blakus šī, lai man kļūt mazāk kļūt. Un ir viņš turpat blakus, Levītskas arī ieslīd lietas sienai. Abi 1 centimetru attālumā dodās pāri finišu līnijai. Un Daniels Baumanis! The winner in this battle is Daniels Baumanis! Gediminas, a few words. Vakardiena ļoti pārliecinoša kvalifikācijas brauciena bija pirmais. Ļoti skaists kvalifikācijas uzvarētāja balvas. Būs ko pielikt. Smuki, ne? Re, kur mums jau pasteigušies ir atbalstītāji. Arī Danielam izdevās atvērt čampi. Visiem 3 svaidīgs sejas. Visi priecīgi. Uztaisam aplausu Proklas Slovākijā! Bērnu šampanēs, pareizi. Pirmais podijuma finišs pro klasē, es esmu nereāli priecīgs. Un zini, kas manuprāt man palīdzēja to uzvarēt? Ja agrāk strīd semipro klasē, es biju tik ļoti noraizējies par to, kāds man būs rezultāts, ka es vienkārši aizmirst to, cik svarīgi ir have fun. Un pa lielam mums tas... Man līdz apenēm aizgāja. Bet jā, pa lielam es bieži vien aizmirstu to, cik ļoti forši ir braukt driftā un cik ļoti es esmu pateicīgs, ka man ir tāda iespēja. Pirms kvaļa, kā jau es minēju, es stāvēju uz startlīnijas un es skatījos, kā cilvēks skatās no tā balkoniņa motoru muzejuma un es domāju, bāc, es tur biju 3 gadus atpakaļ un mēs tagad vienkārši stresoši par kaut ko, vienkārši čakarēšu savu nervus, nav jēga. Jā, bet nu zin, kā šodien notika tāds neliels game changers, jo sāk līt lietas un izšaut ar pilnīgi jebkurš čalis, kuram vienkārši nav jauda. Mašīna nav pilnībā sagatavota, var izšaut. Kā jau vienmēr, tev tas neko nemaksā, subscribot, uzspiest laist pogu, like pogu. Mēs cenšamies saukt, piesaistīt atbalstītājus, tā kā turamies un tiekamies nākamajā posmā. Kas tu tagad notiksies, Māri? Viņš to nedrīkst stāstīt.